Rons Kovičs piedzima 4. jūlijā, pašā Amerikas neatkarības dienā. Viņš uzauga priekšpilsētā, ieskauts brīvības ideāliem un laimes meklējumos. Viņš ticēja amerikāņu sapnim, kas solīja iespējas un panākumus visiem. Bērnībā viņš iestājās skautu pulciņā, kur iepazina goda, pienākuma un patriotisma vērtības. Viņš bija pilns patriotisma. Kovičs dziļi mīlēja savu zemi un vēlējās tai kalpot. Iedvesmojoties no stāstiem par drosmi un pašaizliedzību, viņš sapņoja dienēt armijā. Uzreiz pēc skolas beigšanas Kovičs pieteicās jūras kājniekos. Apņēmības pilns mainīt pasauli uz labo pusi. Viņš bija apņēmības pilns cīnīties par brīvību un aizstāvēt vērtības, kas viņam bija dārgas. Grūtie treniņi nometnē tikai vairoja viņa apņēmību. Drīz vien viņš tika nosūtīts uz Vietnamu, tālu prom no mājām, bet pašā demokrātijas cīņas sirdī. Jaunais patriots bija gatavs kļūt par varoni, nesot sev līdzi savas ģimenes un valsts cerības un sapņus. Viņš ticēja savai lietai un rakstīja mājās vēstules, kas bija pilnas optimisma un apņēmības, pārliecināts, ka ir daļa no kaut kā lielāka par sevi pašu. Vietnāma atklāja skarbo realitāti. Karš bija nežēlīgs. Kovičs pieredzēja to, kas viņu vajās mūžīgi. Viņš tika ievainots kaujā. Jaunais jūras kājnieks bija paralizēts. Kovičs jutās nodots. Viņa sapņi bija sagrauti. Viņš atgriezās mājās pavisam cits cilvēks. Amerika vairs nešķita tāda pati. Viņam bija grūti atrast savu vietu. Kovičs saskārās ar daudziem pārbaudījumiem. Viņš bija ievainots gan fiziski, gan emocionāli. Viņš jutās pazudis un vientuļš. Valsts, kuru viņš mīlēja, šķita vienaldzīga. Viņš sāka apšīt visu. Kovičs atteicās klusēt. Viņš atrada spēku savās sāpēs. Viņš saprata, ka karš bija kļūda. Viņš vēlējās, lai viņa balss tiktu sadzirdēta. Viņam bija jādarbojas. 4. nodaļa. Atrast savu balsi mieram. Pēc Vietnamas kara pieredzes Kovičs kļuva par dedzīgu kara pretinieku. Viņa ceļš no kareivja līdz aktīvistam bija dziļu pārmaiņu pilns. Viņš uzstājās mītiņos un demonstrācijās, dedzīgi aicinot uz mieru un taisnīgumu. Viņa runas bija spēcīgas un iedvesmoja daudzus cilvēkus pievienoties viņa lietai. Viņš uzrakstīja aizkustinošu grāmatu, kurā aprakstīja savu pieredzi un emocijas. Viņa vārdi bija patiesi un godīgi, atspoguļojot sāpes un cerību, ko viņš jūt. Dzimis 4. jūlijā stāstīja viņa stāstu tā, ka tas dziļi aizskāra lasītājus. Pasaule sadzirdēja viņu un bija aizkustināta par viņa drosmi. Viņa vārdi atrada atbalsti daudzos cilvēkos, rosinot sarunas un pārdomas par kara cenu un miera vērtību. Viņš deva balsi tiem, kam tās nebija, un runāja to vārdā, kas to nevarēja. Viņa vēstījums bija skaidrs un nesatricināms. Viņš aicināja cilvēkus pārvērtēt savus uzskatus un pasauli, kas viņus ieskauj. Viņa ietekme bija dziļa un ilgstoša. Viņš kļuva par miera simbolu, iemiesojot cīņu un cerību uz labāku pasauli. Viņa klātbūtne iedvesmoja daudzus turpināt cīnīties par taisnīgumu. Viņa cīņa nebija beigusies. Rona Koviča pašaizliedzība mieram un taisnīgumam turpināja viņu motivēt, un viņš palika dedzīgs pārmaiņu atbalstītājs. 5. nodaļa. Drosmes un līdzjūtības mantojums. Rona Koviča stāsts ir iedvesmas avots. Viņa ceļš no kareivja līdz miera cīnītājam liecina par cilvēka gara spēku. Viņš pārvērta savas sāpes apņēmībā. Pēc tam, kad Vietnamas karā viņš kļuva par invalīdu, viņš atrada jaunu jēgu dzīvei. Viņš veltīja savu dzīvi mieram. Ar savām runām un aktivitāti viņš kļuva par cerības staru daudziem. Viņš cīnījās par veterānu tiesībām, viņš nekad nepārstāja cīnīties. Koviča mantojums dzīvo. Viņa nenogurstošā centība pievērs uzmanību veterānu ciešanām. Viņš mums atgādina par patieso kara cenu. Viņa pieredze un upuri uzsver dziļo konfliktu ietekmi. Viņš mums māca drosmi un izturību. Viņa gara spēks grūtību priekšā ir mācība mums visiem. Viņš mūs iedvesmo cīnīties par labāku pasauli. Viņa vēstījums atrod atbalsti jaunu un vecu cilvēku sirdīs, aicinot mūs strādāt miera un taisnīguma labā. Viņa balss skan vēl šodien. Caur viņa vārdiem un darbiem Rona Koviča drosmes un līdzjūtības mantojums turpina dzīvot.